Esam tikuši līdz 7. moduļa pēdējai 5. nodarbībai, un tajā mēs apskatīsim dažādus aspektus, ko vajadzētu ņemt vērā, lai jūsu uzņēmēja darbība veidotos ilgtermiņa sadarbība ar partneriem un iesaistītiem pusēm. Nodarbībā mēs aplūkosim 3 svarīgas tēmas, kā veidot un piekot reputāciju savā sadarbības tīklā, kā stiprināt un attīstīt savu sadarbības tīklu, ieviešot tajā jau formālas attiecības, un kā veicināt sava tīkla atpazīstamību. Sāksim ar to, kā veidot un piekopt savu reputāciju savos sadarbības tīklos. Lai veidotu efektīvu un ilgstošu sadarbības tīklus, jums ir nepieciešams veidot un arī piekopt savu reputāciju, kas ir ilgtermiņa uzdevums un prasa ievērot 3 pamatlietas. Ir jāveic turpmākās darbības, tā saucamā postsaziņa, jeb angliski follow-up, jābūt neatlaidīgai un jāveicina uzticība. Tālākā saziņa pēc tīklošanas pasākuma apmeklēšanas vai tikšanās ar kādu jaunu cilvēku ir sākuma punkts jebkurām ilgstošām biznesa attiecībām. Taču ņemiet vērā, ka tas ir arī laika sensitīvs jautājums, jo jūsu kontaktpersonas var zaudēt interesi vai atrast citus partnerus, ar kuriem dalīties savā zināšanas vai risināt kādu problēmu. Tāpēc pēc tikšanās nosūtiet personalizētu ziņu ar pateicību par jūsu miedarbību. Īsi pieminiet, kur un kad tikāties un kādu svarīgu punktu no jūsu sarunas. Paudiet ieinteresētību, uzturēt kontaktu un ierosiniet iespējamos veidus, kā sadarboties vai palīdzēt viens otram nākotnē. Miniet kādus arī konkrētus priekšlikumus, ja tādi ir. Esiet draudzīga, patiesa un profesionālā savā tonī. Nebaidieties nosūtīt draudzības uzaicinājumu LinkedIn vai citās platformās. Un arī aktīvi lietojiet sociālos tīklus, piedāvājot kādu labumu un atbalstu pretī. Piemēram, miedarbojieties ar jūsu jaunu kontaktu, daloties ar vērtīgu saturu, komentējot viņa postus, publikācijas. Varat piedāvāt arī savu palīdzību, ja jūsu prasmes un zināšanas varētu būt noderīgas, vērtības, labuma sniegšana tikai liecinās par jūsu patieso ieinteresētību, viņa kontakta panākumos un veicinās savstarpējās attiecības. Un aktivitātes sociālos tīklos palīdzēs stiprināt jūsu saikni un arī uzturēs jūs viņu redzeslokā, nerādot pārmērīgu uzsmākšanos. Papildus apmeklējiet arī tālākos, papildus turpmākos pasākumus, jo daudzos sadarbības veidošanas pasākumus notiek turpinājuma sesijas, semināri vai socializēšanas. Un šie pasākumi ir paredzēti, lai turpinātu tīklošanas procesu un ļautu dalībniekiem padziļināt savus kontaktus. Ja ir kāda pasākuma plānojas turpmākās aktivitātes, cenšaties tajās piedalīties. Iespējams, jūs satikties tos pašus cilvēkus, bet citā kontekstā, un vēl vairāk nostiprināsiet savas attiecības saikni. Otra nozīmīga labas reputācijas sastāvdaļa ir neatlaidība, orientēt uz mūsu iekšējo būtību. Ne katrs mēģinājums veidot kontaktus izraisīs tūlītējo pozitīvu atbildi vai iesaistīšanos, un neatlaidība ir tā, kas palīdzēs nenobīties no atteikuma vai konkrētas atbildes trūkuma, un tā palīdzēs arī mācīties no pieredzes, veikt nepieciešamās korekcijas un turpināt komunicēt ar citiem potenciālajiem kontaktiem, partneriem. Ja
viens saziņas veids nedot rezultātu, ir jāmeklē cits, izmēģinot dažādus kanālus. Protams, būt neatlaidīgam nenozīmē būt pārāk uzstājīgai vai pārāk agresīvai. Ja, ir jārespektē citu cilvēku laiks un jāpārliecinās, ka komunikācija ir profesionāla un atbilstoša. Vienlaicīgi ar neatlaidību ir nepieciešama arī pacietība, līdz jūsu pūles atmaksājas. Nemeklējiet tūlītējo labumu no tikko izveidotajām attiecībām. Kā iepriekš minēts, ir svarīgi apkopot un uzskaitīt, monitorēt savus kontaktus un komunikāciju ar viņiem. Un visbeidzot, labu reputāciju un ilgstošas attiecības var iegūt, ja pats esi uzticams partneris. Noteikti ieplānojat regulārās aktualizēšanas, jeb updateus ar kontaktpersonām, par kurām kādu laiku nekas nav dzirdēts. Un uzticamība nozīmē turēt solījumu un pildīt savas saistības. Ja esat vienojusies turpināt kontaktus ar kādu, sniegt palīdzību vai dalīties ar informāciju, pārliecinieties, ka darat to laicīgi, jo saistību nepildīšana var mazināt uzticību un kaitēt jūsu reputācijai. Ja kāds jūs uzrunā sadarbības veidošanai vai citu profesionālu iemeslu dēļ, atbildiet iespējami ātri. Savlaicīga atbilde apliecina cieņu pret citu centieniem un parāda jūsu nopietnību. Un arī uzticamība ir cieši saistīta ar uzticēšanos. Sadarbojieties ar kādu, esat godīgus un paredzamas. Izvairieties no solījumiem, kurus nevarat pildīt. Konsekvence vārdos un darbos palīdzēs jums kļūt par uzticamu sadarbības personu savā kopienā. Kā stiprināt un attīstīt savu sadarbības tīklu? Jo vairāk vēlaties padziļināt un pastiprināt savas biznesa attiecības, jo formālākas tās var kļūt, jo īpaši, ja ir iesaistīts finanšu jautājums. Un ir 3 svarīgi aspekti, kurus vajadzētu ņemt vērā. Ir līgumi un vienošanas, semināri un citi pasākumi, kā arī saziņas raksturs. Pie līgumiem un vienošanās var formalizēt attiecības pateicoties nodomu vēstulē. Parasti tās izmanto, lai paustu oficiālo nodomu vai provizorisku vienošanos starp pusēm, kas iesaistītas uzņēmējdarbības vai juridiskajā darījumā. Ja divas puses apsver partnerības uzsākšanu, nodomu vēstule var ieskicēt galvenās sadarbības jomas un savstarpējos mērķus. Turpmāko sarunu vai darbību rezultātā var tikt noslēgti partnerības līgumi, pakalpojuma līgumi vai arī veicināta sadarbība projektu ietveros, finansējuma pieteikuma rakstīšana, piemēram, Erasmus Plus projekti, Altum granti un citi. Vēl viens veids, kā formalizēt un stiprināt tīklus, ir veidot savus praktiskus seminārus vai paneļu diskusijas par tēmām, kas ir svarīgas jūsu kopienai vai konkrētiem uzņēmējdarbības partneriem, un aicināt viņus tajos piedalīties vai gūt no tiem labumu. Jūs varat organizēt arī savu tīklošanas aktivitāti, ja saskatāt iespēju iesaistīt pietiekami daudz dalībnieku. Svarīgi ir arī neaizmirst svinēt savus sasniegumus, savas mazas uzvaras. Tās motivē jūs virzieties tālāk uz priekšu. Protams, un acīm redzami ir svarīgi pievienoties nozares organizācijām, biedrībām, asociācijām. Tās palīdzēs paplašināt jūsu kontaktu loku un būt arī zināt par aktualitātēm nozare. Un visbeidzot ir svarīgs saziņas raksturs, kā jūs komunicējat savā tīklā ar saviem partneriem. Iespējams būsiet pārsteigtas par to, ka jūsu kontaktpersonas var izrādīties pateicīgas par to, ka vērsīsieties pie viņiem pēc padoma jautājumos, kas saistīti ar viņu profesionālo jomu.
Un šādi darbojas arī savstarpēja atbalsta princips tīklos. Runājot par atzinību, jo īpaši labdarības un bezpeļņas sektorā, kas bieži attiecas arī uz sociālo uzņēmējdarbību, ir būtiski pateikties saviem partneriem, sponsoriem, ziedotājiem vai klientiem par viņu atbalstu un ieguldījumu. Visbeidzot, kā padarīt savu sadarbības tīklu redzamu, lai vairotu uzticību. Nemazāk vērtīgi var izrādīties ļaut pasaulē uzzināt, ka jums ir izdevies izveidot spēcīgu partneru un klientu tīklu. Tas apliecinās jūsu spēju sadarboties un veidot noturīgas biznesa attiecības. Pievērsiet uzmanību bezpeļņas organizāciju, kultūras pasākumu vai mazo un vidējo uzņēmumu vietnēm. Un jūs uzreiz pamanīsiet, ka tajās ir redzami viņu atbalstītāji, piegādātāji vai citi sadarbības partneri. Un šādi viņi palielina uzticību savai organizācijai, produktiem un pakalpojumiem. Apsveriet iespēju arī jūs savā tīmekļa vietnē atvēlēt vietu, lai atspoguļotu savu sadarbības tīklu, izmantojot logotipus, bloga ierakstus vai stāstus. Uzņēmējs iesācējs bieži vien piedalās jaunu uzņēmumu konkursos, inkubatoros, akceleratoros, mentoru programmās, ko arī ir vērts atspoguļot savā vietnē, jo īpaši, ja tiek iegūta kāda balva. Un turklāt atbalsta finansējuma programmās šīs ir obligāts nosacījums, ka jums jāatsaucās uz programmu. Tāpat mēģiniet savās publiskajās runās, prezentācijās pieminēt vērtīgos tīkla partnerus, lai izteiktu atzinību par viņu ieguldījumu. Šādi rīkojoties, jūs signalizēsiet citiem, ka novērtējat citus un veicināt spēcīgu sadarbības tīklu kultūru. Nemazāk vērtīgi var izrādīties ļaut pasaulē uzzināt, ka jums ir izdevies izveidot spēcīgu partneru un klientu tīklu. Tas apliecinās jūsu spēju sadarboties un veidot noturīgas biznesa attiecības. Pievērsiet uzmanību bezpeļņas organizāciju, kultūras pasākumu vai mazo un vidēju uzņēmumu vietnēm, un jūs uzreiz pamanīsiet, ka tajās ir redzami viņu atbalstītāji, piegādātāji vai citi sadarbības partneri. Un šādi viņi palielina uzticību savai organizācijai, produktiem un pakalpojumiem. Apsveriet iespēju arī jūs savā tīmekļa vietnē atvēlēt vietu, lai atspoguļotu savus sadarbības partnerus, izmantojot logotipus, bloga ierakstus vai stāstus. Un uzņēmējas iesācējs bieži vien piedalās jaunu uzņēmumu konkursos, inkubatoros, akceleratoros, mentoru programmas, ko arī ir vērts atspoguļot savā vietnē, jo īpaši, ja tiek iegūta kāda balva. Dalieties ar saviem veiksmes stāstiem. Un turklāt atbalsta programmas, šīs ir obligāts nosacījums atsaukties uz programmu. Tāpat mēģiniet savās publiskajās runās, prezentācijās pieminēt vērtīgos tīkla partnerus, lai izteiktu atzinību par viņu ieguldījumu. Šādi rīkojoties, jūs signalizēsiet citiem, ka novērtējat viņus un veicināt spēcīgu sadarbības tīklu kultūru. Un tagad apkoposim šajā nodarbībā dzirdēto ar nelielu uzdevumu. Iepauzējot šo video, lai atbildētu uz 3 jautājumiem, izvēloties pareizos atbilžu variantus. Pirmais jautājums ir, kā iegūt uzticību un labu reputāciju. Otrais jautājums ir, kā stiprināt attiecības savā tīklā. Un pēdējais jautājums, kādi ir veidi, lai padarītu savu tīklu redzamu. Un nākamajā slaidā pārbaudiet pareizos atbilžu variantus. Lūk, ir arī atbildes. Iepauzējiet video, ja tās ir nepieciešams izskatīt. Neliels kopsavilkums. Mūsdienu daudzās krīzes individuālajā un globālajā līmenī padara sadarbību par uzņēmējdarbības neatņemamu sastāvdaļu. Būdama sociāla uzņēmēja, jūs iesaistīsieties sistemātisku jautājumu risināšanā.
Tam ir nepieciešama vietējā, nacionālā un arī starptautiskā sadarbība un zināšanu apmaiņa. Tāpēc tīklu veidošana ir jūsu uzņēmējdarbības panākumu atslēga. Un koncentrējiet savus centienus, lai veicinātu uzticību visos sava uzņēmuma aspektos. Sociālajā ekonomikā tam ir vēl lielāka nozīme. Un izmantojiet tīklošanos kā instrumentu gan savai, gan sociāla uzņēmuma izaugsmei. Ar šo mēs nonācam līdz YouPower 7 moduļu cikla noslēgumam, un mūsu starptautiskās komandas vārdā, projekta YouPower komandas vārdā, pateicamies par dalību. Ceram, ka kursa tēmas un saturs jums ir bijis noderīgs. Novēlam, lai jums viss izdodas, gan veidot partneru tīklu, gan izmēģinot savas sociālās uzņēmējas spējas. Galvenais ir ticēt sev, jo jūs esat unikālas un lieliskas. Vairāk par projektu, par mums jūs varat uzzināt vietnē www.youpowererasmus.com vai mūsu Facebook un Instagram. Liels paldies un uz drīzu tikšanos!